Asinis ciet. Es atnāku atpakaļ uz savu zen zonu, pie sevis. Ievelku elpu. Un saprotu, ka šeit un tagad ir tā vieta, kur es šobrīd esmu, un šī ir vislabākā vieta man. Vislabākā, visforšākā. Viss notiek tieši tā, kā tam vajag notikt. Jebkurš mans lēmums, kāds ir bijis pagātnē, ir bijis vislabākais, ko es jebkad varēju pieņemt. Un no šīs dienas es trenēšos, lai pieņemtu lēmumus mierā, harmonijā, saskaņā ar sevīm, ar savu iekšējo balsi, ar savu intuīciju, ar to, ko es jūtu, kas ir pareizi un kas ir vajadzīgs šajā brīdī. To, ko es jūtu, kad es esmu mierā ar sevi, kad es esmu harmonijā. Un ja es tagad paņemu to situāciju, kurā man ir mazliet bail, un es padomāju tā uz priekšu, ja es tomēr dodos priekšā, kas tad ir tas sliktākais, kas var notikt? Man var neizdoties, man var atraidīt, es varu zaudēt naudu, līdzekļus, laiku, draugus. Bet pat šajā gadījumā, kas notiks ar manīm? Vai manī būs izaugsme, vai es būšu tā spējuši pateikt, ka es tomēr pārkāpu savu pāri un man izdevās? Kādu iespēju dod pat tas sliktākais gadījums? Un ja šorīt ieraugu pat tajā sliktākajā gadījumā kādu iespēju, tad es arī pasapņoju, kāds ir labākais gadījums. Kas varētu labākajā gadījumā notikt tajā situācijā? Un es izvēlos, kam es šodien vēlos veltīt enerģiju. Vai tikai bailēm un būšana tajā neziņā, mīņāšanos uz vietas, sasalumu, to, ka es nezinu, ko es īsti gribu, vai es gribu veltīt fokusu un enerģiju tam, kas sliktākais var notikt. Vai arī es varu uzlikt to vieglumu un fokus uz to, kas var labākais notikt, kas var būt skaistākais, kas var būt brīnišķīgākais, kas man šajā dienā palīdzēs visvairāk. Kuru no šīm izvēlēm? Un ja es redzu to izvēli savā priekšā, kuras izvēlējos, kā es sastrukturizēju savu dienu, lai tā atbalstītu šo izvēli. Varbūt jūs redzat, ka dažreiz tajās bailēs mēs esam teikuši, es tā nedarīšu nekad, es to nedarīšu, vai to darīšu. Un teikt, kad mēs izvēlamies ko citu, mēs redzam, ka varbūt tā darīšana vairs nav svarīga, vai tā darīšana pārveidojas. Kas mainās? Un kā mēs mainamies līdzi? Kā mums izdodas? Un saliekam rokas uz sirsnīs. Dziļā pateicībā sev un zodiņš pie kakla. Par to, ka mēs veicam katru dienu vislabākās izvēles, kādas mēs varam apzināti veikt, ka mēs iedodam sev šo mirkli miera, pacietības, klusuma. Mēs ļaujam kādam citam vadīt sevi meditācijā. Paldies jums liels!
Noteikti pierakstiet savu kladītē to savu izvēli, ko jūs izvēlēties priekš šīs dienas, un arī to darbību, kuru jūs tajā struktūrā pamanījāt, kur varbūt, kad jūs savādāk veicat. Un to izturēšanās, kā jūs mainaties, tad, kad jūs nolemat stingri, kam jūs veltat savu fokusu.